Šogad eģis ir patiešām ļoti laimīgs. Un ļoti laimīgs, kurš gan cilvēks nebūtu, ja viņa vārdā tiek nosaukta iela. Lūk, šī lieta, tā būtu lieta, ja viņš teiktu, jā, tas ir labi, tas man patīk, to jūs labi paveicāt. Un lūk, mīļie, ja daudz, nu jau tagad 19 gadus, jau 8 no rīta brauc no Logras, 6 no rīta brauc no Logras jau meitenes, lai ēdien pušķotu, priecētu. Viņš jau priecīgs tāpat. 19 gadus mēs dāvājam balvu, kuru savā laikā, tad, kad tapa piemineklis un kad priekš pieminekļa celšanas Latvijas rādio pašā centrā, kur iet iekšā. Gadu bija nostāvējusi ziedojumu tā urniņa, un mēs ar Līvu Guļevsku, mājas svētību, kas vada, atvērām to pēc gada, kur nāk visi arī vakar ievēlētie Eiroparlamentā, toreiz jau gan vēl nebija Eiro, bet kur nāk visi bagāti cilvēki, mēs atvērām un palikām mēri. Tur kopā sastādīja kapeikās 3 lati 47 santi pēc gada. Es sapratu, ka skaidrs ir viens, ka piemineklis Eģu nepūs. Un bija reti bēdīgs. Jo es atceros to skaisto laiku, to skaisto brīdi, tādu pašu skaistu dienu. Tad, kad mēs viņu, kad Skults pagasts viņu pieņēma savā klēpī, mūžīgai dusai, kā Arvids toreiz teica, mēs tevi neierakstījām, nepaspējām ierakstīt zemes grāmatā, bet tu tiks ierakstīt zvaigžņu grāmatā. Tas viss, tas tā, viņš šausmīgi nospieda, ka mani bēdīgi satika viens daudzu cilvēku ārprātīgi cienīts, un uz viņu liktas lielas cerības, un ārprātīgi daudz cilvēku mīsts, sevišķi pateicoties mēdījiem. Cilvēks, kurš prasīja Imi, kas ar tevi notiek, tu parasti esi tāds priecīgs un laimīgs, un tagad tu esi tāds, kas tev ir. Tas ir izstāstīts par iekšā. Un šis cilvēks bija Aivars Lembergs. Viņš teica, ko tu? Imi, cik vajag? Es pateicu, cik vajag. Viņš atnāks rītā brīvotstenā uz laimību. Es gāju, viņš bija kārtībā. Viņš saka, zinu, ko es vēl izdomāju? Es izdomāju, ka būs ne tikai viņam piemineklis, ko viņš ir pelnījis visaugstākā mērā, bet iedibināsim arī viņa palvu, kuru pasniegsim katru gadu cilvēkam, kurš ir visvairāk iepriecinājis mūsu latviešus, kurš visvairāk ir iepriecinājis. Bet kā jūs redzat, mūsu valstī viss iet uz grunti, uz totālu grunti, uz iznīkšanu. Un uz tādu pašu iznīkšanu, diemžēl, iet arī mūsu cilvēki, aktivieti. Un ar katru gadu man ir grūtāk un grūtāk atrast kādu cilvēku, kurš būtu cerīgs saņemt šo balvu
Par tiešām par paceltu galvu. Un kad tika uzbūvēta, jeb respektīvi noasfaltēta iela, kura no Ambulances ielas pārtakta par Edgara Liepiņa ielu. Es nezinu, kas man vienā naktī notika, es pamodos, un man bija pilnīgi skaidrs, ka es šo dāvanu dāvinātu Kultas pagastam. Jo Kultas pagasts viņi ir pieņēmis savā klēpī, un ne katram pagastam ir tas gods un tā cieņa pieņemt savā klēpī izpildīt šo personību tā Edgars Liepiņš. Pirms vairākam nedēļām man lika, lai es uzdodot, izdomājot trīs jautājumus par Edgaru Liepiņu. Vienu es izdomāju to jautājumu tādu, ko viņš uzdziedās šajā dienā. Tas bija tuvu tam, ko jūs tagad noplēsāt. Rīmā vietā. Tad es viņam uzdevu jautājumu arī tādu, vai tu zini, kāpēc es tev jautāju? Tāpēc, ka visi pirms savas pārcelšanās no šīs saules uz viņa saules dēļiem, skatuves dēļiem, viņš pateica tā, ka Latvijā kārtība būs tikai tad, kad pie šprices būs Lembergs. Un viņi var nīst, var ienīst, un var par viņu smaidīt, par viņu var izsmiet, par viņu var apsmiet. Ne viņš par to sadusmojās, ko viņš uzklausa, kāpēc tu mani izsmēji, kāpēc tu mani panicināji, kāpēc tu mani vēl tādus vārdus un izdara zināms secinājums, un no tā ir pēc tam zināms labums. 19 gadu stāv uz pieminekļus, un faktiski visa nauda ir, protams, apmēram 600 Latviju saziedot cilvēku, individuāli un pārējais visi novembās. Un nu bija tā balva. Tagad es esmu ļoti dīvainā situācijā. Es jums izstāstīšu pavisam godīgi kā savējiem. Pagājušajā gadā jums bija cits pagasnietis. Reku stāv mans draugs, Andris Bļaus. Es Andrim zvanu un prasu, Andri, vai var iztaisīt tā, ka būs Edgara Liepiņa ielas stūrē. Pauze. Tur jāpārreģistrēties, dokumenti daži tā. Es saku, bet paklausies, Rīgā, Ļauniekos, Čafārdoju un Dājevu ielā, tur bija 1000 papīri bija jāpārtaisa. Un pārtaisīja, un šita nevar. Pēc pāris dienām viņš man zvana, viņš man šīto būs ļoti labi, ja būs kārtībā, ja būs tu un vēl kādi 2 prominenti cilvēki parakstīs lūgumu, Limbažu novadu un valdi. Es tevi skaidrā un gaišā zvanu savam pušelniekam, Erikam Handbergam, vai tu nevar mieru parakstīt. Kāda lūguma? Zvanu vēl vienam pušelniekam, Raimondam Paulam, jautājums, cik man par to maksās. Skaidrs, jautājums bija ne pēc būtības.
Pēc būtības bija tas, ka tagad ir iela, un es vēlos šodien šo balvu pasniegt Kultas pagastam. Tāda ir tā balva. Un katru gadu taisa metāla mākslinieku Oļegs Pavārs. Jūs redzat, tas ir pieminekļu kopija. Ja pieminekļi Edgars kā šito, ja jūs būtu redzējuši to brīdi, kā Uldis Kurzemnieks, Kurzemnieks Jelgavā, tur taisītos podas viss, viņš tur taisīja arī tos makets un viss, kā mani tiranizēja. Mani kādā pozā Edgaram jāsēž. Pirmkārt, noteikti viņam jābūt tik plikam. Tas ir skaidrs. Otrkārt, viņam jābūt elegantam, ar tauriem. Trešais, tagad viņš saka, kāda būs tā poza. Nu, to pozu tur viņš saka, man priekš tā viss ir sagatavots. Ir veseli lērums ar kastēm, dažādām. Un tagad novelk man biks nost, uzsēdina man uz tam kastēm augšā, un nu es dabūju tēlot visādās veidā rokas, kā. Respektīvi, es izdomāju tā, ko viņš varētu teikt tādā brīdī. Jo, tā ir dzīve. Tas ir 95. gads. Kas ar mums būs tālāk? Tā var būt, ne? Un tāds, kas ir liks un augšā, tad to var kapos tikai vienīgais liepiņš. Šeit abas rokas ir paceltas augšā. Tas ir svētīgi. Un teksts ir apsveicu kolosāli Eģus Kultas pagastam 2014. gadā. Tātad tas ir jums, un es to gribētu pasniegt, lai nebūtu tāda delikāta situācija. Es to gribētu pasniegt Kultas kultūras ministrei Zintei. Kur tu Zinte esi? Zintiņ nāc tevi samīt. Bet uzmanies smaks, jo. Ļoti smaks, jā. Paldies, mīļais Kultas pagasts. Paldies. Es varētu teikt, mēs centīsimies viņu uzsakīt, vairot un kuklināt viņu slavu. Tāpat kā tas ir darīts šodien, un arī vēl šodien 3 sāksies ceļojošās balvas izcīņa amatieru teātriem Kultūras centrā. Tā kā mēs domājam, ka viņi būtu apmierināti. Tas ir labi. Paldies. Tas ir labi. Jo, mīļie, tas tiešām, tas ka jūs uztaisījāt to ielu, tas ir kaut kas, es nezinu. Man trūkst, man aizkustir, man grūti runāt, jo tas ir kaut kas bija toreiz, kad Zirka, Braudka, Mārs Kridka, kas visu to parādu komandēju, izdoja, ka tu tikpat kā vairāk, kā kāds kors, lāc tā vadīt visā tajā vietā. Raugiet, ir jau cilvēki, kas būtu noteikti arī bijuši klāt šeit, šajā brīdī. Bet jūs zināt, cik kā pie mums latviešiem, un ne tikai latviešiem, bet visā pasaulē kā notiek. No sirds, kā tev to acīm nost, no sirds laukā. Ja jūs tā padomātu, citas raudas cilvēku, tikpat slavenu un tikpat ievērojumu kā Edgars Liepiņš
cik no viņiem ir pazīstamiem, cik no viņiem atcerās ne tikai 19 gadus, bet 3, 4, 5 gadus pēc viņu aiziešanas. Un Liepiņu atceras. Un Liepiņu atceras ne tikai tad, kad ir kaut kāds lustīgs brīdis, vai lustīgs pasākums, vai lustīgs vai šis vai tas, bet Liepiņu atceras un ne tikai lauku tantiņas un lauku onkulīši un ar prieku, bet ar Liepiņu atceras arī ļoti prominenti spalvas meistari un ļoti prominenti cilvēki, kuri katru mēnešu otrdienā sanāk Māmuļā uz Omulības klubiņu. Un te nu lūk, es gribētu aicināt bilst pāris vārdus Omulības klubiņa prezidentus, līdzprezidentus, jeb kā tagad sauc, līdzbiedrs, jeb kā līdzprezidents, ievērojumā latviešu prozaīti, rakstnieku, es nezinu, viņam nav tas, ko viņš nemācētu un nezinātu. Ēriku Hambergu un prātā mūsu Omulības klubiņā, un tā veidojās šis mazais pārsteigums. Paldies par mūsu jauntitulējumu. Mēs esam Omulības klubiņa, nevis prezidenti un viceprezidenti, bet vadoņi ar vienādām tiesībām. Un šai sakarā protokols 2013. gada 24. septembrī numur 40. Uz veidlapas Jumava sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jumava. Kad Latviešu biedrības Omulības klubiņa 78. sesijā 2013. gada 17. septembrī vaļā vēra apgāda Jumava klajā laisto grāmatu ar nosaukumu Andris Bernāts, Omulības klubiņa stāstīju 10 gados, izdevēji un klubiņa 90 dalībnieki nolēma vienu lastu no katras šovakar pārdotās grāmatas ziedot Smiekļu karaļu Edgaru Liepiņu kapu kopšanai. Summiņu nododam aktieru piemiņas aizbildņu koordinātoram Imantam Skrastiņam tālāk virzībai. Paraksti apgāda Jumava prezidents Juris Visockis, Omulības klubiņa vadoņi Jānis Džuzūs, Ēriks Kāpis. Ienāciet lūdzu, lai protokolu var doties. Dokumentus. Oriģināls jūsu rīcībā, tālākai virzībai. Un no Džuzuņa kunga aploksne ar 90 LS, kas pārvērsti eiro 128. Vai mēs tagad klusēsim? Mums vairāk nav. Raugiet, tas ir ārkārtīgi aizkustinoši. Pirmkārt tāda doma, kurā tur ir datumā. Jā, ienāca prātā. Es esmu, kuram tas līdus, man liekas jau, tas jau noteikti būs Protams, nav viņu Omulības klubiņš ir radījis. Jā, jo Ēriks ir kopā. Viņam jauna sieva ir un viņš jau nevar tagad. Bet, lūk, tagad es līdz šim Edgaru appuišoju, jeb Edgaru Grunti apkopa mans viens no labākiem draugiem no mūsu teātra laikiem, kā savā laikā Edgars spēlēja šajā te Mauglī veco vilku, tad viņam te, ka viņam prasīja, tā man ir, nezinu, no kuriem laikiem man labs draugs Andris Balods, mūsu teātra dekorators, viņš demisionēja 2 gadus atpakaļ, jo paliek cilvēkam mazliet grūtāk ar
pārvietošanos un viss. Un tagad es esmu sarunājis vienu ļoti jauku būtni. Nu, ļoti jauku būtni, kuri jau šiverējās jau no paša pavasara. Un tā ir vietējā skulptiet, Līgas kundze, nākiet, lūdzu, saņemiet šo... neko nāsīt. Ko viņa nedarā? Jā, labi. Līga. Dod hamburgu un tās bučas. Paldies. Nu tagad būs. Nu, ir taču. Tagad mēs drīkstam iet. Jā, beidzot. To jau paliek. Esmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem brendelē. Izervijānu kotelīti, liekot savā gultiņā, Izervijānu kotelīti, liekot savā gultiņā. Un ja tu vēl blakus būtu, tad ir laime pilnībā, Un ja tu vēl blakus būtu, tad ir laime pilnībā. Tad mēs abi vienos priekos, laistu nakti trijatā, Tad mēs abi vienos priekos, laistu nakti trijatā. Dziesmiņu par mīlestību, tevim klusi dziedātu, Dziesmiņu par mīlestību, tevim klusi dziedātu. Bet es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klenderē. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klenderē.